Mēs ļoti bieži, iznākot no skolas un ejot tālāk dzīvē, sākam realizēt savu vecāku vai kādu citu sapņus. Paši to neapzinoties. Es saprotu, ka ir tās biznesa uzņēmēji, ģimenes vecās, ja, kur tas jau ir tā, ka pilnīgi tev jau ir ielikt šūpulī, kas tu būsi. Es skatos ar to, ka ļoti bieži jaunieši, un arī es tajā skaitā, es realizēju pusi savas dzīves, tātad aizejot uz teātri, savas mammas, kur ir teātra kritiķe, tomēr arī kaut kādā veidā sapņus. Man ļoti tas interesēja, un tajā brīdī tas mans ceļš man ļoti derēja. Es tur varēju to savu tādu pirmo darba pieredzi un visu ielikt, un tas ceļš bija ļoti skaists, tas bija interesants, un pateicoties mammai arī es nokļuvu teātrī 16 gados. Bet tad kaut kādā veidā dzīve pati man to ceļu mazliet tā sāka stūrēt un notika visādi notikumu ķēde, un tad es sāku realizēt savu tēta sapni, piepildīt dzīvē, kurš bija juvelieris.